ar šo jauniešu palīdzību gribam parādīt to, ka skolotāja darbs ir interesants, skolotāja darbs ir aizraujošs, tas ir ļoti vajadzīgs un tas ir ļoti prestižs darbs. Un mēs ļoti ceram, ka šī projekta ietekmē jau nākamajā gadā daudz vairāk jaunu cilvēku, kas beigs vidusskolas. Visspējīgākie no viņiem gribēs iet mācīties par skolotājiem, tālāk strādāt par skolotājiem. Bet par to, kā viņi paši šodien pavisam īsts brīdi pirms jaunās skolas gada sākuma jūtās, pastāstīs daži no viņiem. Mārtiņš Bērziņš ir beidzis Rīgas ekonomikas augstskolu un strādās Rīgas 28. vidusskolā par matemātikas un ekonomikas pasniedzēju. Mans ceļš uz iespējamo misiju sākās ar pieaugošu vēlmi dot kaut ko cilvēkiem, mācīt viņus, palīdzēt viņiem. Man bija sapnis, kur es redzu, kad es esmu starp cilvēkiem, starp jauniem, motivētiem, brīnišķīgiem, interesantiem bērniem, jauniešiem, kur ir apjukuši visu to iespēju priekšā, kas viņiem ir, un kas visas ir iespējams viņiem. Un ka viņiem trūkst tā kā virziena, lēmumu pieņemšanas pamata, lai izdarītu tālāko dzīves lēmumu. Es ticu, ka katram no mums šūpulē ir šis potenciāls. Iet un darīt. Un te rodas arī vēlēs jautājums par to, ko dari tu tajā brīdī, kad tu var darīt jebko.